Mani sauc Tīna, un man ir 18 gadi. Savā brīvajā laikā, protams, nodarbojos ar brīvprātīgo darbu, bet man arī ļoti patīk nodarboties ar jogu. Es interesējos par humanitāriem zinātnēm. Kā brīvprātīgā es jau esmu 4. gadu aptuveni. Es sāku vidusskolas sākumā, un tā kā es jau absolvēju, šis būs mans 4. gads. Mani pienākumi kā brīvprātīgai noteikti ir būt atsaucīgai, iejūtīgai, empātiskai un tiešām uzklausīt cilvēkus, mēģināt izprast apkārtni un cilvēku raksturiezīmju dažādību, kā arī, protams, zināt, kā uzturēt mieru stresa situācijās, jo situācijas brīvprātīgajā darbā mēdz būt dažādas, jo cilvēki ir atšķirīgi, tāpēc ir svarīgi spēt pielāgoties. Es teiktu, ka pārsvarā, jo vairāk dažādās misijās es piedalos, jo vairāk es izjūtu to, kā pasākumu organizatori arvien vairāk novērtē brīvprātīgos. Piemēram, nodrošinot brīvprātīgajiem dažādas ēdienreizes par velti, nodrošinot brīvprātīgajiem darba formas vai kaut kādus suvenīriņus, nelielas dāvaniņas, kuras pēc tam var paturēt. Tas izpaužas arī, piemēram, brīvās biļetes uz konkrētiem pasākumiem vai pozitīvās atsauksmēs pēc tam, ja brīvprātīgais vēlas turpināt šajā industrijā, tad ir iespēja iegūt praksi. Piemēram, tagad es pieteicos uz vēl vienu festivālu Homo Novus kā brīvprātīgā, un tur mums tiek piedāvāta pat dzīvības apdrošināšana, par ko es biju diezgan patīkami pārsteigta. Es nebūtu sākus nodarboties ar brīvprātīgo darbu, es ticamāk būtu atradusi kādu citu hobiju skolā, tomēr tas noteikti nebūtu pielīdzināms tai pieredzei un tām emocijām, ko es guvu brīvprātīgajā darbā. Brīvprātīgā darba veicējam noteikti ir jābūt atvērtam uz visu kaut kam jaunam, kā arī atsaucīgam, iejūtīgam, empātiskam, jo cilvēki ir dažādi, bet tas sniedz arī iespēju izprast viens otru, kas uzreiz padara brīvprātīgo vairāk emocionāli inteliģentāku un zinošāku par sabiedrībā notiekošo. Tāpēc, jā, pats galvenais brīvprātīgiem ir būt arī zinātkāram un gatavam piedalīties visā. Pēc brīvprātīgā darba misijām emocijas vienmēr ir ļoti košas un diezgan dažādas tādā emociju virpulī, jo, protams, ir nogurums, bet tas nāk ar lielu gandarījumu un patīkamām atmiņām par paveikto. Tāpēc pārsvarā tā ir tāda nostalģiska sajūta, kas pēc tam pārņem prātu, jo tad ir iespēja domāt par to, kas vēl ir iespējams nākotnē. Mana pirmā oficiālā brīvprātīgā darba misija bija TV3 jaungada šovs, kuru parasti rīko pirms jaunā gada, vecgada posmā. Un tur parasti ir nepieciešami diezgan daudz brīvprātīgie, jo ir nepieciešams gan skenēt biļetes, gan palīdzēt cilvēkiem, apmeklētājiem ierādīt konkrētās vietas, un pēc tam ir neliels hauss ar garderobi un jakām, bet kopumā tās ir diezgan spilgtas atmiņas, kuras es ieguvu no šī pasākuma, jo bija pašiem iespēja mums kā brīvprātīgajiem pieredzēt šo koncertu, dzirdēt dažādus mūziķus un redzēt sabiedrībā zināmas personības, tāpēc tas bija diezgan krāšņš pasākums ar nelielu hausu, kā jau es minēju, ar pienākumiem. Protams, cilvēku plūsmas dēļ ir un bija nedaudz jāiesprings, tomēr tas savā veidā norūda sevi kā nākamajām misijām un citiem brīvprātīgā darba notikumiem. Es brīvprātīgajiem un tiem, kas apsver brīvprātīgo darbu, noteikti novēlētu un ieteiktu būt atvērtiem un radoši domājošiem, jo brīvprātīgam darbam nav jābūt uzreiz kā konkrētam pienākumam, slogam vai strukturētam uzdevumam. Tas var būt arī kā iespēja izpausties un iemācīties kaut ko jaunu, un tīpaši iepazīties ar jauniem cilvēkiem un gūt jaunu pieredzi. Lai gan brīvprātīgā darba misijas nevienmēr ir daudz, tas ir tiešām atkarīgs no mēneša un piedāvāto pasākumu klāsta. Es nevienmēr piekrītu piedalīties katrā misijā, jo tomēr arī kā atgādinājums citiem brīvprātīgā darba veicējiem ir svarīgi līdzsvarot tomēr ikdienas brīvo laiku un darba iespējas.
jo ir svarīgi padomāt par sevi, par savu mieru, ne tikai par apkārtējiem un citu komfortu. Jo, ja es piekrīstu piedalīties katrā misijā, tad brīvais laiks tiešām neeksistētu, bet, protams, es cenšos piedalīties un nodarboties brīvprātīgo darbu pēc iespējas vairāk. Nāc un uzdrošinies!